draugi! Kurš ir viens cilvēkiem, ir animāli! Labi, ir mēs ziņosim no tālākas lietas, ja? Esam uragāna centrālē, uragāns, jā. Tas galīgi nekam nedēļ. Pagaid, vai te jāsāk šities, te negaidz stāstīt. Briesmas, ka tā mēs gribējām aizbraukt apskaits un kaut ko, bet tas ir gāž, ārdās, uragāns. Viss ir par kravām atkal. Akvaplanēšana pa laikam. Oi, nerunā. Par to nemaz nav runa. Apzināt samaksalu. Jā. Logs skirtos dzien. Logi, jā, te varēja līdz laika ir pokoju, ka līdz iekšā. Nē, bet laik, davai. Esam zārām. Šodien zārām. Līdz pieteicies ir pie stūrs. Sakalo, kā zārā notiek viss. Cienīgs. Krāsums viss dēļ bijis, klāvs ir čilā. Viņam ir skate or die, skate rules, skate fast. Skate or die young. Kroč tur viss cīņu. Kas? Yeah! Jūs! Stepā. Yeah! Tā, mēs te braucam mājās, animāli ir izārdījušies, tad taču pārdījās. Mēs spējām norepaut pārsteigt no notikuma vietas. Bet tagad, puikas galīgi bēdīgi ir. Puikas iedzērus bēdīgi ir. Iedomājieties. Varēja iet ar kājām, būtu pēcpusdienā mājās. Domā, ka jābrauc 9 no rīta mājās. Viss, braucam, daram, būs, ir. Nav tā. Jau mēs tagad gročā esam. Jau gročā. Gročā esam, jā, līdz mājās būsim. Varēs groču vetēt. Varēsim visus aplaudot šito vlogu. Ko tu skrūlē vaļā, ko tu grīvi, jā, tā mums te iet. Zārām, draugamies, nemazgājamies. Globinā. Tā mēs braucam. Kā nemazgājamies? Mēs upē gājām kaut Jā, upē nomazgājām. Ir, ar rēbītēm visām, protams, arī ar purcēm. Viss tā pienāks. Viss tā pienāks. Aliņu mazgājām. Puika ar aliņu vēl mazgājām. Es ar aliņu ne, bet es upē ganiek. Vairākiem lāgiem. Ko tad upēs nebija? Alus upē jau visu laiku bija. Alus veco vai tu? Paskatās, cik mums liels spodols. Tā bija būs mierā. Braucam prātīgi, neārdamies. Mēs tagad braucam pie draugiem ciemos. Dosim maizītas sālīt viņiem. Tā būs jādomā kaut kur. Būs. Atpēc kāds laiks ir? Nē, laiks ir ļoti pasakājums vienkārši. Ideāls laiks. Nē, mums līdz lietas, piemēram. Bet pasakājums laiks. Vēl mēs te domājam tepiķi pēc vienas līmēt. Vēl mums ir laboratorijas ievādāt bombardēt pameklēt. Varbūt šoreiz novus uzpīpāt. Kaut ko tādā, jā, reku mēs te. Reku, vēl te draugi ir? Jā, nu. Arī mēs kā mums tur izdāsies. 20 minūtēm jau Rīgā būs. Jū! Jā, nu davai. Vēlāk parunās. Mēs atbraucām pēc Saudumu.
tagad paņēmām kaut ko padzerties bišķiņu. Un tad jau spolēsim tālāk. Varam aiziet reku pie kungiem apstīties. Jā, bateriju reku paņēma. Mums jau vēl baterijas, tā jau nav, ka to viss beidzās. Tur onkuls netiek pačurāts. Paskaties. Var tas viņam sejā redzēt, ka grib nomīstēt. Tu mīzals nožēlojamais. Klādam redīziņš nāk. Kunds raks. Kundzītis raksta, oi, kā viņš uz babņiks tāds ir. Satikām mēmsi vēl, jā? Vienīgi tā sūdīgi, ka braucam dažādos virzienos. Tas tā sūdīgi, jā, bet, nu, dzīve tomēr ir dzīve. Bet tā, to jau prāt neesmu tikus uz Rīgai, bet nu it kā jau tuvojamies, it kā uz otru pus nebraucam. Pauzīt uztaisi jau? Kungiem jau vēderi vairs neturēja. Mums Džonīts? Jā. Nevar neviens notēsties, uz priekšu sēdēdē mašīnām. Jā, cilvēki iemalko apiņu tēji. Savu reizi jau vajag, vai ne? Jā, ziniet, kāds ir. Vienīgais es nesaprašanās, kāpēc tik daudz mašīnu brauc. Tajā virzienā. Tās, ka viss ceļ jau. Nē, nu, paldies nerespektēt. Nu, bet tās visu laiku brauc uz Liepājas pusi. Jā, bet mēs uz Reigas pusi. Neizbraucam. Jā, vien ir kaut tāda arī, oi, nerunā tāda, interviju sakās. Jā. Vakar. Pulkstens ir 7 no rīta. Mēs atrodamies manā dzīvoklī. Kristaps, Klaus, Jānis, Gaļaks un Klibais ir piedzērušies. Un viņi pašlaik nav mūsu dzīvoklī. Ļoti interesanti. Es personīgi iešu gulēt, rīt iešu balsot un mācīšos. Tā kā tā. Šis ir turpinājums intervijai, ko sniedz Šaulis un mīļie draugi. Uz redzēšanos. Laimīgi jauno!